Paldies valdībai, paldies opozīcijai par izteiktajiem argumentiem. Un, turpinot tradīcijas, šobrīd ir vieta, laiks, telpa nelielai zāles diskusijai. Gribētu atbalstīt viedokli, kas ir pret Eiropas Savienības paplašināšanos un kāpēc. Ja mēs Eiropas Savienību uztveram kā vienotu sistēmu, tad kā jebkura sistēma, kā jebkurš uzņēmums, kā jebkura vieta, viņai ir stipri jāpazīst savi dalībnieki, savas dalībvalstis, un kas notiks tad, ja uzņemtas tiks vēl dalībvalstis. Mēs kļūsim pārāk sadrumstaloti, un tieši vadība, šī pati augša, nezinās, kas notiek šajās dalībvalstīs. Un tādā veidā šī sistēma var pamazām izjukt, jo viss kļūst sadrumstalots, nepazīst, kas īsti ir un kas nav. Tādēļ šī paplašināšanās noteikti nav nepieciešama, bet labāk ir strādāt ar šīm pašām dalībvalstīm, kas ir, un pamazām viņas iepazīt un darboties efektīvāk. Paldies. Paldies par komentāru. Varbūt Ansis ir intensīvi sekojis līdzi diskusijai, kas paralēli notika arī interneta vidē. Un neliels komentārs par to. Daudzi komentāri, kas šeit ir koncentrējušies, un man šķiet arī jūsu sarunās, mēs ļoti daudz koncentrējamies uz Turciju. Kaut gan paplašināšanās ir pilnīgi cita mēroga jautājums. Ja drīkst divus novērojumus, tad pretpuse gandrīz nemaz negrib aizskārt starpkulturālā dialoga jautājumu. Tas ir jautājums, kas ir tāds tabū, jo latviešiem nav savas pozīcijas, kur jautājums ir par citu reliģiju, jo tas mums ir kaut kas svešs un neuzskaidrojams, un vienīgais, ko mēs zinām, ka ja par to pārāk dziļi iestāsies par vai pret, tad mēs varam dabūt kādus cilvēktiesību aktīvistus, kas mūs par kaut ko apvainos. Arī tā ir daļa no bailēm, kādās mēs dzīvojam, ar kurām jūs cenšaties turpināt biedēt, nevis ar tik daudz argumentiem, bet bailēm. Bet paldies jums, ka jūs parādat mums mūsu sabiedrības spoguli, jo tādi mēs esam. Savukārt valdības pārstāvi mani pārsteidz ar to, ka 500 miljonus mazā Eiropas Savienība, iegūstot kaut vai vēl dažus miljonus klāt, tomēr kļūt lielāks spēlētājs pasaulē pret kaut vai Indiju, kaut vai Ķīnu vai kaut vai jebkuru citu lielu reģionu. Man šķiet, ka valdības pārstāvi ir aizmirsuši, ka savulaik viens no spēcīgākajiem argumentiem, kāpēc 10 jaunas valstis, ja proti par pusi, savulaik pati Rietuma Eiropa palielinājās uzņemot mūsu 2004. un 2007. Ir tāpēc, ka mums ir vajadzīgs lielāks svars pasaulē un lielāks svars tirgū. Mēs paši esam aizmirsuši, ja tagad mēs sevi atkal saucam par tiem visiem kopā mēs esošajiem, par ko patiesībā ir paplašināšanās, par ekonomiskiem argumentiem un tirgu. Tikai tāpēc, lai atgādinātu, ka mūsu par vai pret ļoti bieži ir patīk, nepatīk līmenī, nevis argumentēti, kādi ir mūsu finansiāli ieguvumi, kādi ir mūsu demogrāfiskie ieguvumi, kas iespējams kļūs vēl svarīgāk nākotnē nekā finansiālie, un pavisam cita mēroga lietas nekā tās, ar kurām savulaik mēs klauvējām pie durvīm, un nekā tās vērtības, ar kurām mēs mēģinām tagad vienu otru varbūt atstumt atpakaļ. Bet es saku vēlreiz sirsnīgi paldies par jūsu uzdrošināšanos parādīt mums pašiem savu seju un savu samezgloto domāšanu. Mēs savukārt no ES mājas puses solam, ka viens otrs raksts par Eiropas Savienības paplašināšanos sekos pēc šīs video tiešsaistes debatas, un šo ierakstu jūs varēsiet redzēt vēl aizvien. Mēs arī solam, ka nākamajā gadā janvārī, ap janvāra vidu, kad būs pagājis sesiju trakums, varbūt nenoteiksim precīzi datumu, mēs turpināsim un izvēlēsimies kādu citu diskutējumu, neviennozīmīgu jautājumu, jo tikai uz tādiem jau patiesībā turas pasauli, un kas ir skaisti Eiropas Savienībā, ka Eiropas Savienībā ir demokrātija.